tā ir politiskā vadība, kas izlemj. Vai mēs iesim pa gadatirgiem un meklēsim šķīvīšus ar padomu simboliku un klausīsimies, ka ķušu. Bet tas jau ir vieglāk. Vai tur tiktokā ķersim visādus runātājus? Vai mēs meklēsim iespēju, kā mazināt narkotiku izplatību un tiešām risināsim šo ļoti sarežģīto uzdevumu? Apkarot tās pašas telegramu grupas, kuras augā sēnes pēc lietas. Kur tu vari iegādāties dievu? Mēs nevaram neko izdarīt. Mēs, diemžēl, neko nevaram izdarīt. Vai, piemēram, kaut vai uzstādīt novērošanas kameru tajās vietās, kur šīs aktivitātes notiek. Un viņas notiek, un cilvēki var liecināt, ka Novērošanas kamerām finanšu nav. Nē, zini, kas ir novērošanas kamera? Ko šodien es dzirdēju? Nedrīkst filmēt slimus bērnus. Datu aizsardzība, ja? Jā, tā teica narkoloģi. Viņa teica, kā jūs vispār varat atļauties piedāvāt viņus filmēt? Es saku, bet vai tad jūs negribat noķert tos dīlerus? Jā, viņi esot jāķer, bet savādākā veidā. Un te es, protams, atkal esmu viņu acīs laikam cietsirdīgā konservatīvā dāma, kura vienkārši nesaprot problēmu. Es problēmu saprotu, bet es gribētu risinājumu, nevis vienkārši kārtējos krimināla likuma grozījumus. Tas ir vēl ļoti vienkārši atbildi, ka ir tā, ka nav cilvēku, nav problēma. Ja? Šeit nav datu, nav problēma. Ja tas ir dekriminalizēts, dati nav, statistika nav vajadzīga, nekas nav vajadzīgs, ļoti labi. To nekur nedod. Uģis raksta, ka kameras neko nemainīs. Tas ir viens no veidiem, viens no prevencijas veidiem, kādā varētu arī atklāt šos noziegumus. Jā. Neko nedos, kompleksi ir izcinājumi dos. Pret tām kežiem nauda ir. Marija raksta. Kamerām arī ir, jā. Kaut kā neredz tikai to. Jā. Es domāju, ka tas ir vienkārši, varbūt tas ir kaut kas tāda ilgi spēlējoša politika, ja? Jo nav jau noslēpums tam, ka ilgstoši lietojot narkotikas, alkoholu, to pašu, ja tu jau kļūsti atkarīgs. Tev domas jau nestrādā, teiksim, kas tur notiek valstī vai tam līdzīgi. Tā doma ir tikai viena, kā dabūt dozu. Un tādā veidā, principā, es domāju, ka valsts tiek vaļā no, varbūt arī grupas neapmierināto. Priekš kā viņiem? Saks Konstantīnos ir uzrakstījis arī savu viedokli, un viņš uzskata, ka tas nepalīdzēs jauniešiem, jo viņus, ja mēs runājam tikai par jauniešiem, jo vispār tajā vēstulē bija visiem dekriminalizēt, visiem dekriminalizēt, tad būs labi. Bet es domāju, ka ir vērts tieši mums varbūt vairāk uzsvērt tieši jauniešiem. Jā, un jauniešiem tas nepalīdzēs, jo... Origo. Jā. Atceries, ja? Kad dabūja kaut kādu maisījumu un reāli, es nezinu, tur nomirkās, nenomir, bet tur sekas bija ļoti tādas. Protams, Uģī, ka kompleksi ir izcinājumi, par to mēs arī runājām raidījumā, par to, lai tiem bērniem, lai viņi jūtās vajadzīgi ģimenei, valstī. Tas ir tāds ļoti garš, protams, stāsts, un tas nav tūlītais risinājums, bet mēs šobrīd vienkārši redzam tās sekas tam visam, tai visai nolaidībai, kur jau vairāk kā 10 gadus pie mums notiek attiecībā uz bērnu un jauniešu politiku. Un mēs redzēsim vēl smagākas sekas tieši tā. Viņa jau nav vērsta uz jauniešu un nav vajadzīgi jauniešu valstī. Nav vajadzīgi. Jo Jānis Lauva arī... Ir tiepaši domājoši jaunieši.